tagad esam ceļā un man ir iespēja blakus sēžot jums izstāstīt vienu tādu piemēru. 2017. gadā man noteica 2 diagnozes, tieši saistībā tagad pieminēšu TLG leukēmiju. Ja? Tad, protams, mans asinsārs arī teica, lai es daudz neskatos internetā, jā, jo tāpēc, ka tad es vairāk tā kā sevi varbūt nobiedēšu vai savu līdzspīd acīs. Bet, protams, mēs jau vienmēr gribam ieskatīties tur un kaut ko palasīt, un, protams, tajā laikā ļoti biju tā kā sevi demotivējusi visos veidos, jo tāpēc, ka, protams, es ieraudzīju šo rakstu, jā, un kur arī ir teikts par to, kad cilvēkiem doti 5 gadi tikai, jā, un ja varbūt vairāk, ja tā kā, noveiksies. Un tas ir īstenībā tagad ir 24. gads un 7 gadi jau es dzīvoju ar šo diagnozi, un tas ceļš, kur es aizgāju, tā veselības koncepcija, es teikšu, nekad mūžā nenožēlošu. Jā, jo tāpēc, ka reāli viņa strādā, viņa palīdz savest organismu kārtībā. Sāku iet veselības koncepcija, aizved līdz galam, atkal sāku no jauna. Un es te stāvu, jau tagad sēžu, jā, jūsu priekšā un aicinu visus iziet veselības koncepciju. Rakstiet man un iesim kopā. Un obligāti ir vajadzīgs cilvēciņš, kam ir experience tajā visā, kas ir gatavs jums atdot visu, kas ir gatavs dot tās ziniet, to savu enerģiju, to savu palīdzību, to savu tādu entuziasmu ar visiem piemēriem, kā varbūt, kas varbūt, kāpēc vajag iziet, un pie katra varbūt jūsu tāda jautājuma, kas jūs varbūt interesē, vai kādas raizes ir, jā, tad uzreiz Jolanta, jā, nomierina un pasaka, izstāst no visām pusēm, tāpēc ir vajadzīgs tas konsultants jums blakām, un noteikti jāreģistrēties pie īstajiem, kas jūs pievelk, kas jūs motivē, kas jūs piesaista, ar ko jūs vēlaties būt kopā, jo tāpēc, kad dzīvē jau tā ir, kad cilvēki iet uz cilvēku, cilvēki draudzējās ar tiem, ar kuriem viņiem ir interesanti kopā būt, un tad arī mēs arvien vairāk uzlabojam savu dzīves kvalitāti, jā, un tieši saistībā ar veselību, jā, mēs varam daudz dzert produktus, visus sādīgus, bet citreiz arī nav nekādas jēgas, ja mēs neizteiram organismu kārtīgi.